Šlesers māk dejot tango viens pats. Nu, lieliski. Tā, grupas Fly koncerts regulāri apmeklēja Trapenes pensionāri. Ja? Jā, ar visām bildēm. Ahoj, bebra kungs, nobeidzies. Gatavs. Krantis, vecīt. Kariņš, Zariņš un Vakariņš fotografējas pliki. Vēlreiz Šlesers nirsta kompostu kaut, tas tā, jā. Dobels brīvajā laikā sēž mucā. Smuki. Belašu cenas aug. Zorgevits sācis apmeklēt šūšanas kursus. Piegrieznis visādas un šnites iekšā arī klāt. Tā, pirmā partija organizēja braucienus Baznīca Pirts. Ar bērnu ratiņiem pa bobsleja trasi. Krūtis tomēr nav savienojamas ar prātu, elkodi un aknām. Streikotāji nomira badā. Tas ir labs gājiens, kā beidzot. Tēvs un dēls bojāri izlec no laivas uz Brīvības ielas. Skriešiem var ātrāk palaist. Tāds jau palasīt. Skriešiem var ātrāk palasīt. Jā. Jautājam bibliotekaram Dainim. Jā. Skriešiem var ātrāk palasīt. Var, došie, ka var. Vēdera runātājs iemācījies arī dziedāt blūzu ar aprītu mikrofonu. Vai egle deg arī vasarā? 3 zemnieku uz derībām izēd 2 spaņas cūkēdienu, neko neudzer. Užas. Daudzu tūkstošu pūlis Aglonā lūdz Dievu, bet blakus pārdod šašlikus, čeburekus un alu. Bet kāpēc nav belašu? Tāds jautājums, jā. Elza Radziņa spēlē salkas ar Romualdu Ancādu. Kristovskis ar atslēgām saskrāpē mūrnieces automašīnas sānus. Motivācija nav skaidra. Raimonds Pauls mainīs vārdu un sauksies Pauls Raibolds. Ko ne? Tā pavaidīt. Pus imantai šodien pilkrāni. Čilī grib ierakstīt savu vārdu Raiģu pieminekļu pakājē. Kamieļi apspļauda deputātus. Noziegumam pa pēdām. Tabūna pārdomas. Ingrīda Ūdre tirgu plātās. Šveidu, ka jaunais ampluā. Viņš ražos autiņbiksītes. Kambalam atņem bumbu, viņš met ar kēdu. Ar bildes visādas. Šokējošs atklājums. 99% cilvēku grib būt laimīgi. Midzenis prezidentes pilī, jo spridzeklis nav, varbūt arī midzenis. Šitas ir nesanākusi intervija ar Gavrilovu. Tālāk ir paskaidrots, ja viņš gandrīz neko neatcerās. Arī starp... Nē, bet tāpat nesanākusi intervija. Tas ir žanrs, tas ir vesels žanrs. Tas ir. Viņas pamatā viņas ir. Tādas viņas ir, jā. Jā, Kirovs Lipmans regulāri sabiedē kaimiņu pagalmu bērnus. Arī starp ežiem redzēts dzimumakts. Ainaram Milam beidzot izdevies pārdot veco vācu riteni kādam Ventspils biznesa bedim. Aug vecie jūrnieki. Izkastes runču ikdiena. Reportāža no Getliģiem. Poliklīnikas galvenais ārsts neizpauž informāciju par savu urīnu sastāvu. Žurnālisti protestē. Enās repše noslāpst peļķē. Kaut kāds viņa mopēdu veidīgais līdz arī par neparādu. Apvienības Latvijas ceļš biedri sanāk uz kongresu un klusē 2 stundas. Jā. Tad. Jā. Šitādā vai... Oi, dieviņi, pagaid. Te jau ir, paskaties, vesela lapa atradusies. Negrib pustīt. Labi. Mārtiņš Rītiņš atzīst, ka viņam patīk virces aromāts. Tā, Olijārs stāsta, lai uzvarētu, vajag pirms skrējiena seksuāli uzbudināties. Tā. Rukšāni tomēr nenorīja. Bet tāds. Šīs ir.
Ja sliekai iemācītu runāt, viņi pirmkārt palūgtu uzpīpēt. Tā prāto Vlads Goldbergs. Droši vien. Nu, un tad kā vēl tai puriņai nosala kājiņa? Es domāju, vāks ir gatavs jau. Veselam pusgadam. Jā, nu, un tad labāk 7 reizes nopurkšķināt, jeb labi padomu, kā cīnīties ar caurēju trolejbusu. Es domāju, dodam šitam pirmā vietu. Šitam te, protams, Ilgvars šodien šitas mums ir. Šitas, un ir arī pretendents, uz nedēļas balstūru Vanu Violeta.